Ogres gala pagasts izveidots 1924. gadā. Urdziņas, Ķilupes, Rankas un Ogres upes caurvīja šo ainavisko pagastu, kuram pašam savi stāsti stāstāmi. Mēs tagad atrodamies Ciemupē, un šis ir Ciemupas tautas nams, kurā atrodas pats tautas nams, otrajā stāvā ir biblioteka un novadpētniecības istaba. Bet mums ir ko apskatīt. Ēka ir būvēta 1970. gadā, bet pēc 10 gadiem izdomā, ka šai ēkai vajag remontu. Un tad top šādas metāla durvis ar skaistiem stikliņiem sarkaniem, un top arī lustras. Speciāli tiek gatavotas tās šai zālē. Ķēķa skolas nosaukums meklējams 19. gadsimtā, kad šeit uzbūvētā nelielā stacijā tiek baroti zaldāti, ceļinieki un arestanti. Vēlāk šai vietai mainot savu veidolu, nosaukums tai nāk līdzi, un vēlākos gados uzbūvētā skola iegūst savu nosaukumu Ķēķa skola. Kultūras piemineklis viņai, protams, nav tāds status, jā, bet tas ir varbūt mūsu ciempiešu sirdīs kā kultūras piemineklis, jo tad, kad nebija tautas nams uzbūvēts, tas šeit notikās arī visi kultūras pasākumi. Kad 19. gadsimta beigās Krišjānis Barons apkopoja Latviju dainas, čaklākie tautas dziesmu zinātāji un teicēji nākuši no 7 mājām pāris kilometru lielā apkaimē, kas tagad atrodas Ogres gala pagastā, agrāk Lielvārdes apriņķī. Tam par godu Imanta Ziedoņa rosināta, šeit atklāta piemiņas zīme latviešu tautas dziesmu teicējiem. 1873. gadā Auseklis, jeb īstajā vārdā Miķelis Krogzemis, bija nolēmis Lielvārdē iestudēt teātra izrādi. Diemžēl vietējiem mācītājiem šī ideja nepatika, tāpēc Auseklis to realizēja 10 km no Lielvārdes Vecuteļa mājās. Par godu šim leģendārajam notikumam šeit uzstādīta piemiņas zīme latviešu teātrim un pašam Auseklim. Tepat pār gājēju tiltiņu, kas savieno Ciemupi ar Ogres galu, nonākam kādā negaidītā vietā. Hipodroms. Hipodroms, tieši tā. Šeit ir hipodroma vieta, kur tiešām notika jātnieku sporta sacensības gan smagajā, gan vieglajā klasē. Sapulcējušies bija pat līdz 3000 skatītāji. 3000 skatītāji. Jā. Par to, ka viņas vecais tēvs Juris Gierkens bijis viens no galvenajiem jāšanas sporta aizsācējiem Ogres galā, Zanda uzzinājusi no ģimenes albumiem. Tā arī atklājusies šīs vietas un Zandes vectēva leģendārā vēsture. Šī gada 3. septembrī Vissavienības meistarsacīkstēs jāšanā Maskavā piedalījās arī mūsu rajona labākie jāšanas sporta meistari no pomoloģiskā dārza Kārļi. Šeit ir izcila vieta, un es domāju, es dzīvoju ļoti labā vietā, jo mums ir arī tautas nams Kārļos, kur viesojās pats Emīls Dārziņš. Jā. Man liekas, tā ir skaistākā ēka šajā vietā. Tāds lūk mūsu skaistais Ogres gala pagasts.